Iekšā, viss būs iekšā. Viss būs iekšā? Dalībnieks. Tā būtu, jā. Tas nebūs. Tas ir jau pieraksts. Aleks. Cik? Baļķi šajā ceļošanas namā, tā sakot, simboliski ielikusi, jo ceļošanas namu cēla kopā. Cilvēki no visa apvidus sanāca kopā, citi deva baļķi, cita cirta kaut ko zaļģēja, un citi jumtu lika, un Ingemāra ir viena no tām, kas viena no tiem lielākajiem baļķiem ir atnesusi šodien. Nu, viņa jau nesa visus gadus šos, jā, un jūs jau klāt visu man atkal jācer. Kāpēc ir nosaukums Piens uz lūpām? Un vispār par šo sadarbību Brīvdabas muzeja, tā aizsākās ziemā. Un aizsākās ar tādu sadarbību, kur izvērtās pa projektu Piens. Bērni brauca uz šejienu ziemā un kopā ar vēsturnieci Austru Ziļicku mēģināja no piena uztaisīt sviestu un biespienu un rūgušpienu, un pārējie audzēkņi skolā no autentiskos traukus savukārt zīmēja, gleznoja, ietvers savās kompozīcijās. No šiem darbiem būs arī izstāde rudenī šeit Brīvdabas muzejā, bet nevis šajā mājā, bet izstāžu zālē, kas ir pie ieejas. Un labākie darbi arī tiks ietverti grāmatā. Es domāju, ka šī izstāde simbolizē to galveno, ko es ceru jūsu bērni un mūsu audzēkņi būs mūsu skolā ieguvuši tādu radiošu attieksmi pret dažādām lietām. Jo, ja ir tā situācija tāda, kāda viņa šobrīd ir, ka mums nav savu telpu, savas aktu zāles skolā, tad mūsu lūk pedagogi un projektu vadītāji, abi divi, kā Vilnis, kuram šoreiz lielākā pateicība par šo vietu un šo projektu, un Ingemāra, abi divi ir atraduši šo izēju tādā veidā, ka šoreiz tas varētu notikt šeit. Un es domāju, ka tā ir tāda tiešām ļoti netradicionāla attieksme pret izlaidumu un izlaidumu koncertiem. Mums nav izlaidumu koncerts kā parastajās skolās, mums ir līga, kas kuplina, un vēl būs daži pārsteigumi, bet mums ir tātad absolventi izstādes. Un es ceru, ka nāks skatītāji un skatīsies vēl šo izstādi vēl turpmākās 2 nedēļas. Kad nāk atkal dūm, un tu cilvēks nekliksi, bērniņš beigu prom.
Maz tev toņu 7, klusums 8, dziedi savus dziesmiņu, bērniņš apņēnais. Sarkans, oranžs, dzeltens, zaļš, zils, zils, mežs un vīs, bērniņ loks ir pustapaļš, kas pa jūru rīs. Maz tev krāsu 7, baltā 8, glezno savu glezniņu, kamēr nomodā. Kad būs galvā svētdiena, pirmdiena, kad nāks, bērniņ, tā ir mūžība, tam, kas skaidrīt māk. Maz tev dienu 7, 8 ir nakts, upo savu mūžiņu, lai atžūtu tā. Ai, atžūtu šupuris, un atkal skraus, šurpu turpu tas ir viss, bērniņ sākums gals. Šurpu turpu iekšā gals, bērniņ, lai tev vaju, ja tev dienas gaismas sāks, savā olē gaļu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, tad nākas kaldo, un tu tālāk netiksi, bērniņ, negudro. Maz tev toņu 7, klusums 8, dziedi savu dziesmiņu, cilvēks apņēnais. Jā, nu redziet tā, mēs to izdarījām, jā.